Tā kā es biju mazs puika, dzīvoju pie Daugavas, man vienmēr interesēja, kas ir zem ūdens, kāda ir tā zem ūdens dzīve. Tie bija kaut kādi 90. gadi. Mums bija laiva, saucamā Kazanka, viņa bija tāda ļoti stabila. Un es caurām dienām sēdēju un skatījos, kas tur apakšā dzīvo. Tā kā tas man vienmēr ir aizrāvis tā zemūdens dzīve. Un šajā sakarā es jums gribu iepazīstināt vienu cilvēku īpašu, kurš palīdzēs mums ieskatīties zemūdens dzīvē. Šodienas viesis ir Šota Pliova. Sveiks! Sveiki! Es jūs ievēroju Facebookā, ka jūs likāt tik interesants video, un es sāku skatīties, un jūs tīrat pludmales, atrodat visādus mānekļus, visādus viļņus, un tāpēc es nevarēju nociesties un, kā saka, arī copes garšu iepazīstināt ar tevi. Pastāstīji, kas ir Meet of Diver, un tad jau aiziesim tālāk uz kaut kādām interesantām zemūdens lietām, kuras tu noteikti vari pastāstīt. 3 draugi mēs nirām, bija hobijs, vienkārši viens izmācījās, otrs bija, viņam ar darbu saistīts bija, ka viņš bija glābējs, un es biju pēdējais, kurš sāka mācīties, un mēs, kad sākām izgāju to apmācību, sākām tā kā nirt un pamanījām to, ka cik daudz viss kaut kāds zem ūdens ir. Nu, sākās tā, ka tu izēji laukā, paņem vienu pudeli, jā, man bija tāda somiņa, kas uz jostas liku, un peldots vienkārši kaut ko krāmē. Beigās Džekam no sākuma pamanīja, tā kā smējās, un kas krāmējas tiem sūdiem visu laiku, nu, giru un ir. Un beigās viņi pieslēdzās klāt, viņi ēdīja tā kā somiņā visu laiku lika un vilkām laukā, un beigās mums tas pavilkās tā, ka mēs sākām jau rīkot tālku, cilvēki pieslēdzās, viņi saka, davai mēs tev palīdzēsim, un atrodam kaut ko lielu, nevaram dabūt. Cilvēki normāli saka, davai mēs atnāksim palīgā, tu pieeķē, mēs pavilksim. Un tā arī aizgāja. Beigās mums ir lielākā zemūdens tālka Latvijā sarīkot. Un tagad katru gadu mēs rīkojam lielo, bet neskaitot to, ka mēs visu laiku rīkojam. Jā, ļoti skaisti. Man tieši ieinteresē tas, ka jūs vācat, galvenokārt es redzu, protams, arī makšķernieki atstātos mānekļus, varbūt kaut kādas drazas. Un mums pagājuši gadu pēdējais raidījums bija Rīgā kanālā, un tur bija vienkārši tādas lietas, mēs varam aizķert ar āķiem, kad vienkārši nerādās sapņos. Tur ir, labi, tur var pudeles un tāds, bet tur mēs pat kaut kādas jakas aiz jakas un saka apenes, vai nevar atrast. Apenes bieži sastopams. Jā, un tāpēc ir baigi forši, ka jūs tīrat tos krastus, un es redzēju, jūs Jelgavā tīrījāt, jā, Lielupē. Jā, mēs vilkām pagājušo gadu, un šogad mēs vilkām lielgabarītes, jā. Mēs vilkām pontonu, kādreiz remontēja tiltu, un viens pontons bija noslīdis. Jūs varat iedomāties, kā izskatās padomju lielais pontons, kurš saliekās 4 daļās, pa viņu tanki tā kā brauc. Un viens tāds milzis bija Lielupē palicies. Un mēs pagājušajā gadu pusi izvilkām, un šogad otru pusi izvilkām. Tie mānekļi daudz, kā saka, atstāt? Ļoti daudz. Es domāju, ka cilvēki plus mīnus tie, kas visu laiku makšē, viņi daudz viņi pakāš viņus. Jā? Un var iedomāties, cik ir makšķernieku un cik ir cilvēki, cik viņi var salasīt tos mānekļus. Jā, un tāpēc es esmu viens no tiem, kurš viņus tā kā nolasa. Es bieži vien tā kā un lasu viņus kopā. Vienīgais tas, ka viņus grūti salasīt. Mēs katru gadu 18. novembrī nirstam pretī viesnīcē Jelgavā. Un bija tā, ka mēs nirām tieši uz tā makšķernieks tāds, mani aizķēries, jā, un viņš saka, un tad pienāk mūsu operators, kurš laiku mums krastā filmē, kurš tā kā glābējs krastā. Viņš saka, paga, tad Džeki nirst, to tev dabūs. Un mēs ienirām, es aizgāju pa to auklu, atradu, ka tur veci bērnu ratiņi, un aiz tiem ratiņiem bija aizāķējies tas vizuls, es viņu atāķēju, viņam atdevu, un tas makšķernieks stāv, viņš saka, kā tā var gadīties, ka tev aizķerās un tev blakām ir nīrais, kurš tev uzreiz atāķēja. Es domāju, ka katrs makšķernieks par to sapņoja, ja viņam aizķerās, viņš uzreiz, dabūja man laukā. Es pareizi dzirdēju, bērnu ratiņi? Jā. Vizuls ieķērās bērnu ratiņi. Tieši tā. Jā, tev interesanta akcija ir, tu tos vizuļus vāc, un kur te viņi pēc tam nonāk? Jā, tas ir vēl viena feature, ko mēs izdomājām. No sākuma mēs dalījām draugiem tos visus vizuļus, jā. Beigās sākās tā, ka kāpēc tu man neiedevi? Kāpēc tu man viss tā kā mēģina tevi saplēst uz pusēm? Un es pamēģināju uztaisīt slēpni. Es viņu noslēpu un ieliku video, un lai cilvēki atrod. Beigās tas ieguva tādu popularitāti, un mēs cenšamies tagad uztaisīt slēpni ar kaut kādu uzdevumu, lai cilvēks pastaigājās. Tas sanāk forši tāds, protams, es mērķēju uz jaunāku auditoriju to visu, jā, bet ir pieslēgušies cilvēki vecāku gadagājumu un visi meklē viņus, jā. Palielam tas daudziem pat nevajag to vizuāli, viņiem tas process patīk. Jā, un mēs dodam otru dzīvību tiem vizuļiem. Mēs te sēžam stundu
Ko mēs darām? Pastāsti. Es atvainojos, es nezinu, kā pareizi pateikt, savādāk atkal būtu miljonus komentāru. Vizulis, voblers vai vēl kaut kāds māneklis. Šīs viss tika atrasts vienā vietā. Jūs varat iedomāties. Tā kā gaidiet drīz konkursu, slēpnīšus ar koordinātēm vai vismaz foršiem apskates objektiem, kur to varēs atrast. Man ir tādas foršās vietas, kurien brauc, un tur vienmēr ir vizuļi. Es zinu tādas foršas vietiņas, uz kurien atbrauc, un tur vienkārši cilvēki laikam nemācās no savām kļūdām. Klausies, tev jau vajag atvērt veikalu. Lietot tas ir tā, ar to nepelnam, tā ir sirdslieta. Jā, un, protams, ka ir vizuļi, ko es varētu pārdot. Man pat saka, pārdod man šito un to. Saku, nē, es viņu slēpju, un tā ir tas tāds, gribi, seko un piedalies tajās slēpņos. Runājot par vizuļiem, es redzēju vienu ļoti interesantu eksemplāru. Karote, bet saprot, tas ir divdaļīgā karote, tas ir kaut kas jauns. Kur tu šito atradi? Tas bija Lielupē atrasts. Plūdmalē, starp citu. Tur tādi maisi, kas darbojās tā kā svari, enkuri priekš bojām. Tad, ja maisi baigi nokārti visi ar vizuļiem, šis eksemplārs arī bija tur atrasts. Es redzēju, tieši tev bija interesants video, kur bija sapinies, laikam viens vēzīts un bija arī sams. Jā, tas bija vienkārši. Tad mēs peldējām, tā kā skatos sams. Es domāju, piepelduši, tā kā pabaidīšu viņu. Beigās skatos, viņš tā kā noraustās, bet nekur neaizpeld. Un es pamanīju to, ka viņš ir sapinies auklās un sākumā domāju, labi, ok, attīšu vaļā. Beigās skatos, kad blakām arī svins karājās. Viņam bija āķis lūpā, viņš kādam laikam bija norāvies un aizmutis. Un viņš kā jau samam patīk kaut kur ielīst. Viņš bija ielīdz un tur sapinies. Bija glābšanas operācija, kā es jau redzēju. Kā tad ir zem ūdens? Kā tad tur ir? Forši. Es nezinu, man tas ir relaks no darba. Es relaksēs vienkārši ienirstu, telefons tur nezvana. Tev neviens neuzdos kaut kādu jautājumu, un kaut kādu komandēju ar šo. Es relaksējos ar to. Es ienirstu, es kaut ko palasu vizulīšus, tu relaksējies. Ja tu kaut kādu lielāku zivi ieraugi, tas, protams, tādas emocijas. Man ir video arī redzams sociālajās tīklos, kad es lielo samu atradu, un tu var dzirdēt, kā es sāku elpot. Pilnīgi, ka man tad raujās elpa ciet, kad šoks no tās zivs. Es sāku sabijos, pēc tam man ir pārsteigums, pēc tam es dzenos viņai pakaļ, un es jūtu tā, kad es sāku baigi ātri elpot. Es saprotu, ka man vajag nomierināties, savādāk es izrīšu visu gaisu, bet tās emocijas ir baigās. Pamanot to lielo zivi kaut kādu trofeju, piemēram. Kādas tu esi redzējis lielākās vai tāds? Sams laikam ir lielākais, ko es esmu redzējis, protams. Jā. Kā mēs jau zinām, zem ūdens visi pa 30% lielāks. Jā, un tad, kad viņai tāda acis, jā, un tā šī tāda galva, ko es esmu redzējis. Jā. Tāpēc kādī dzīvē, pasām skatoties to video, liekas, nemaz tik liels viņš nebija. Jā. Bet, kad es viņu dzīvē pamanu, es noguļos viņam blakām, jā, un viņš guļ mierīgi. Un es pielieku pie galvas tā kā roku, lai saprastu tā tuvāk. Un tu redzi viņa izmērs, viņš tomēr ir liels. Kā tev tie sami nav brukuši virsū, viņi jau ir agresīvi? Tā īsti. Mazais man ir rokā ieķēs. Mēs bijām atraduši pludmalē trubu, un mums vajadzēja to trubu dabūt laukā. Un es, kad nīros tieši skatos sams, un viņš tāds kaut kāds lēns bija. Es viņā rokām vai noķēju, es domāju, izpeldēšu džekiem parādīšu. Un kā mēs peldēju augšā, viņš man pirkstā ieķēja. Un tas mazais diezgan stipri man pirkstā ieķējas, tā uzreiz tagad jau sāku domāt, ka tie lielie var arī tā, normāli iebliest. Kā vispār, teiksim, tu zivis daudz redzi, kāda tavs liekas, kur tad tās zivis mums meklēt, klausies, tu tad zem ūdens peldi? Zini kā, es, kad ielieku video, ka es esmu atradis kaut kādu zivi, uzreiz momentā, es redzu, ka mūsu makšķernieki mūs skatās. Jā, un es pie Jelgavas pils biju ielicis video, ka es tur atradu lielus samus. Tad pēc 2 dienām, kad es atbraucu uz to pašu vietu, man pie pils ļoti patīk. Es ģērbjos pāri, skatos 2 laivas, un tad es nezinu tā tehnika, kā tas viņš ir kluk. Es man džekpsam pastāstīju, ka tas ir uz samu. Es jau sapratu, ka viņi mēģina manu čomu dabūt laukā. Jā, protams, ka zivis slēpjās, kā jūs makšķernieki, gan jau, ka ziniet, kaut kādos kokos viņam patīk, kaut kādi, gruži viņam patīk paslēpties kaut ko tādu. Un dziļums, protams. Dziļums zivīm patīk lielās zivis, protams, dziļumā. Līdi, ka pie krasta to mēs sastopam lielāka, bet tā kaut kāds zandarts sams, protams, dziļums un kaut kādu mucu vecu pamanu vienmēr trubā paskatos lukturīt iekšā tajā mucā, vai tu sams nedzīvo iekšā, ja viņam patīk tādas vietas. Un dzīvo, jā? Jā, bet viņam patīk cārplūstoši. Viņi tādā, prostā nelien. Viņam patīk, lai viņš varētu... Man viens video arī ir, ka ir pie Jelgavas cukrafabrikas vecās trubas palikušas ūdenī. Un es skatos sams, viņš trubā iepeld iekšā. Es zinu, ka tajā trubā no otras puses arī izēja.
Es peldu uz to galu, kad es piepeldu, es redzu, ka viņš jau ir apgriezies, viņš jau peldu uz otru galu. Un tā viņš man visu laiku muļķoja, līdz tam brīdim, kad mēs peldējam, viņš jau vispār peldu, viņš kaut kādā izmuka. Tā kā viņam patīk kādās trubās, kaut kādās iemuka, kaut kāds plāksnes betona, piemēram, viņš zem viņas palīdīs arī apakšā, kaut kā tā, alās kaut kādās. Nu, vienmēr sakot, tur, kur tos mānekļus var noraut. Drīz vai tā sen. Tieši tā. Bieži vien starp akmeņiem arī iesprūst vienkārši vizulis. Es atrodu, viņš starp akmeņiem vienkārši iesprūdis vai starp kaut kādiem, nezinu, kokiem vienkārši cauri iesprūst. Nav obligāti, ka viņš aizķēries, viņš iesprūst arī. Tādus vienkārši paņem nolasu un vēl vieglāk. Bet, cimdos man visu laiku tie vizuļi paliek. Ķerās, kad kvalitatīvāk un svaigi. Tādi vecāki, viņam tie gali jau nopūši jau. Tad jau tā neķerās pirstos. Un jāsaka, tas, kad auklis paliek arvien kvalitatīvāks, un ja viņas dažreiz var pārplēst, tad pēdējās jau tā, ka viņas nevar pārplēst. Jāgriež ar nazi, un pat nazis netik viegli tiek galā viņam. Jā, sanāk jau, ka arī mums tās makšķerēšanas auklis tiešām ir tā, ka viņas sevišķi, kas ir pieitās auklis, viņas nevar nekā, viņas arī nesadalās. Viņas tur sapinās, es zinu, kad arī putni mēdz sapīties, gan arī virs ūdens un zem ūdens. Es, var teikt, gan katru reizi izēju no ūdens, viss nokādies auklās. Ja es patiesi neesmu atradis vizuli, aukli es atradīšu, un es viņā sapinos, un tas īstenībā ir pat bīstami. Mums bija tā, ka viens no mūsu nirējiem bija sapinies, un vienkārši es skatos, ka ir pazudis čalis. Es pagriežos, viņš vienkārši gulēja, gaidīja, ka mēs pie viņa atnākšu, pagriezīšu to aukli, viņš negribēja kostīmu sabojāt, ja kostīms ir ļoti dārgs. Un viņš bija sapinies. Labi, ka es biju blakām, bet man bija nazis. Jā, tā kā tas varētu bīstami beigties. Ko es varu ieteikt? Es varu ieteikt pirmkārt lietot kvalitatīvas auklis, jā, jo tad viņas daudz mazāk iespēja, ka viņas saplīsīs, vai ne? Droši vien, kad galīgi nevar izvairīties no tā pavisam. Es laikam ieteiktu labāk lietot ķīniešu kaut kādas lētās auklas, kuras plīsīs, un es varēšu viņu saplēst viegli. Un vairāk kādi vizuļi man tiks. Tāpēc nē, man tas... Bet, zin kā, gribās, jā, bet man pacietības nepietiek. Nepietiek tās pacietības. Un man gribās iemet uzreiz izvilkt, jā, forši. Šitos te ķert, neinteresanti. Gribās trofeju. Latvijā mums ir dažas vietas, kur var nodarboties ar ūdens medībām. Jelgavas novads viss pa lielam. Cik es kartē skatījos, gan visi no Jelgavas robežas sākot jau var medīt. Līdz un pēc, es piemēram Lielupē tā kā lienu iekšā, un līdz Jelgavai un pēc Jelgavai trīkst. Protams, ka droši vien, ka medīt, tas jau ir vairāk par nakti. Jā, bet es jums pateicu, ka es nemedīju ar balonu. Daudz gan jau, kad padomās, ka es ar balonu medīju. Jā, makšķerēšanas noteikumos, tātad tu nedrīksti nodarboties ar zemūdens medībām, ja tev ir elpošanas, kā tur formulēts ārējais. Tu neļauj zivī, nav izdarības. Jā, nedrīkst, tikai ar aizturot elpu drīkst to darīt. Jā, tā kā medības man tas ir kaut kas jauns, es trenējos, es sapazinos ar medniekiem, viņi man pamācīja, kā ko, jo es pat nezināju, ka tik daudz atļaujas jāsapērk. Jānopērk licenci, jānopērk copes atļauja, un es nezinu, kā man to naudu tagad atsist, cik man dzīves vajag noķert. Ka visu vēl pēc tam tas jāreģistrē izrādās. Nu jā, tagad tā ir, tāpēc man copa aplikācijā tur ir sadaļa zemūdens medības, un tur ir visi punkti, kas jums ir jāzina. Tur, tā kā tu iesācējs, principā, es tev ieteiktu, tur var izlasīt, bet tu jau droši vien, ka esi pats ticis tā daudz kā galā. Mana copa ir mājaslapā, es biju lasījis. Vai tas nav tas pats? Jā, tieši tas pats vai nu mājaslapā vai aplikācijā. Daudzi nezina, kā izskatās nirēja karoks un boja, jo tas nav viens gadījums. Bija vairāki gadījumi, kad es jūtu, ka es nirstu, man augšā ir boja ar auklu. Jā, uz bojas ir karodziņš, kas nozīmē, ka tur apakšā ir nirējs. Tumšā laikā man arī lampiņa uz viņa mirgo. Un man ir bijis tā, ka man aiz tā striķa mani velk laukā. Jā, es peldu, es jūtu, ka man sāk raut augšā. Beigās izpeldes cilvēka prasa, ko tu dari? Viņš saka, es biju domājis, ka tas ir kaut kāda makšķera, kaut kas tur norāvies, kaut kāds sams tur sprāks nost. Es saku, tu nopietni, tu redzi, cik daudz burbuļu nāk, tu domā, tas sams ir piebezdējies tik daudz laukā. Viņš saka, es domāju, ka viņš sprāks nost. Un tāpēc daudzi nezin, kā izskatās nirēja tas karoks, jā, un kad palielam nedrīkst tuvoties. Es arī cenšos netraucēt, nelīst satiksmē baigi, jā, un kad tādās vietās, kur upe ir šaura, jā, un es nelienu tur, lai kādam traucēt, jā, es cenšos pa krastu iziet. Tāpēc arī cenšamies viens otru tā kā cienīt, jā, ar makšķerniekiem un atpūtas kuģiem, jā.
Bet ir tā, ka piepeld klāt vienkārši un sāk man jau vilkties tās auklas laukā. Jo taču reāli, cik tālu var vibrāciju dzirdēt, kad, piemēram, kad tu esi ūdenī un brauc motorlaivu? Zini kā, īstenībā tām dzenskrūvēm ir tā, ka elektromotoru es gan vispār nedzirdu. Kad iet uz elektromotoru, knapi dzirdu, es jau, kad elpoju, tie burbuļiet augšā, viņi taisa tā trūksim, pausīm beigas it. Bet kaut kāds ūdens mocis vai laiva, kas iet tādā šusē, es laikam kaut kādu kilometru, ne vairāk pat attālumā viņu dzirdu. Ja? Es vienīgais man grūti saprast, no kuras puses viņi nāk, jo tā skaņa zem ūdens ir nesaprotama. Ja? Bet es dzirdu, es cenšos pieplakt tādā drošā dziļumā, un es redzu, kad viņi paiet, vai es dzirdu, ka tā skaņa attālinās, tad es kaut ko tā. Bet jā, to var dzirdēt ļoti labi. Cilvēki droši vien, ka meklē kaut kādas dārgas lietas, bet vai tu tādas arī var atrast reāli? Pagaidām neko vērtu neesam atraduši. To, ko vērtu, to mums bija jādod kādam. Protams, ka pēckara visādas munīcijas ļoti daudz. Protams, kad nabaga sapieri jau laikam raustās, kad viņi zvana no Jelgavas, jau viņi saka, akal tie nirē tur. Jā, tā kā, protams, filtrējumi ir ļoti daudz, kas ir redzams, liekas, ko var atstāt, lai viņš tur pūst tālāk, kas ir dziļumā un ārpus apdzīvotām vietām, bet kas ir kaut kur pie pludmales vai pilsētā, to cenšamies, lai saskaņot to policiju, lai viņi sapieram, lai to velk laukā. Mortīras bumbas. Mēs vienkārši safilmējām to, un mūsu Jelgavas vēsturnieks, ar ko mēs sadarbojamies, viņš pastāstīja, ka tas ir mortīras bumbas varētu būt. Bet tas ir ritīgi wow. Tad, kad tu to redzi, kad tu aizbrauc ienirt kaut kur, nezinu, Eģiptē, ja, tur ir miljons cilvēku izgājuši, ka to ir redzējuši, bet kad tu peldi un tu redzi to kaut ko, kas 300 gadus guļ, un tu esi pirmais, kurš to pamanīja, varbūt vēl kāds redzēja, ja, bet tie nebūs 10. Ja, un tad tas wow, un tev pilnīgi tā liekas, tā ir tā vēsture. Mums diezgan daudz vēstures ir upēs. Es redzēju, jūs viens blakusvāģi. Blakusvāģis, tas šogad ir 2 blakusvāģi. Viens, starp citu, te līduma karjerās dabūts. Vienu moci kopā blakusvāģi mēs izvilkām. Mocis ar visu blakusvāģi, man ir bilde, ka video pat ir kā mēs viņu vilkām laukā. Blakusvāģis diezgan bieži sastopams, jo viņš atgādina laivu un gan jau kaut kādi puikas pie garažas, pie šķūņa bija vecais blakusvāģis, zin kā, ielaiž iekšā viņu un līdz kaut kādam brīdim, kad pa tām skrūvītēm laikam ietiek iekšā un tad ir kā Titaniks. Dokumentiņi no laivas izskatās pēc instrukcijas drīzāk. Bet tā diezgan labi saglabājās. Rūsas nav. Ja jums vajag izvilkt kaut kādas mantas vai vizuāls aizķerās, pirmkārt, sekojiet Mītau Dēveru Facebookā, Instagramā, TikTokā, YouTube'ā mums ir abi 2 kanāli apakšā. Un, lūdzu, sazinieties, kā minimums sekojiet. Jo cilvēki dara tiešām, manuprāt, ļoti vērtīgu un skaistu lietu, iedvesmojošu mums visiem, jo mēs visi gribam būt tīrākā vidē. Jāatvainojos man, kā saka, makšķernieku vārdā par dažiem vizuļiem, ko esam atstājuši, bet turpmāk jau centīsimies pievākt aiz sevis vai varbūt nenoraut. Mēs esam pieķēruši darbos, ja? Šeit, ko tu dari, un vai tu te zivis esi redzējis? Pašlaik mēs palīdzam veikparka īpašniekam sakārtot to veikparkus, tos atsvaras salikt pareizi, lai viss darbotos forši. Ja? Un pie reizes arī, kad mēs jau diezgan daudz gružus izvilkām, kas gadiem bija sakrājušies, ko, protams, neviens viņu savākt nevar savādāk. Un zivis, jā, mēs redzam, bet līdekas. Nekā es tāda trofeja vērta neesmu redzējis, bet līdekas te ir, jā, to es esmu pamanījis. Pagaidiet, tad te ir zivis, Zivis, jā, mēs, ka pēdējā laikā visur, kur nirstīs zivis. Pat purvā nirstot, es esmu nirs purvā, tur arī zivis esmu redzējis. Jēkam dzirdēja, tas zivis ir. Nē, šitien klausies, tev pagaid, tev mums jāpaskatās būs arī. Tā, kas mums te dominē, reku te dominē mums rotiņi. Šitas ir salmā, man liekas. Te ir cūka.
ar visiem stingeriem Pikšats juniors kāds ir atstājis. Nu. Tas ir riktīgi te gājis kāds. Šitās te bija šitajā vai vispār kaut kur citur? Tas ir šeit? Arī no pludma, no lielpas arī te kaut kas ir, jā. Tas ir Relax Capito riktīgais. Tas ir baigais monstrs. Šitas ir reku paštaisīts, starp citu, reku ir karota vēl viena. Tā ir karota. Reku šitas ir labs. Šis ir Vestin džerks. Šitas ir strādājis. Ui, un kas tad te kāds, es nezinu, ko es te velcējuši. Te jau nevar redzēt. Tas ir baigais. Tas ir kaut kāds pilnīgs velcis monstrs. Kā čalis ir gājis ar offsetā, bet tāpat tās norāžas. Titāna pavada. Šis ir kaut kāds džeks profesionāls bijis. Āķis ir labs. Šis āķis ir owners. Viens no labākajiem āķiem vispār lielajiem. Nu, tā te apmēram var redzēt, kā uz ko te cilvēki ķer. Godīgi sakot, es baigi patīkami pārsteigts par šo te vietu, ko Šota mums ieteica. Līduma karjers, te ir riktīgi sakopta teritorija, to visu pašvaldība darījusi. Tā, ka te iet, liekas, ka tas viss ir privātais, tādas laipiņas, viss te ir kur kafejnīca kaut kāda jauna tapusi arī, jā. Un tās laipas arī, tas ir tik super. Nu, labi, tur, protams, ka viņas ir droši vien jāstāv rindā un 6 no rīta jābūt točkā, jā, lai tev viņi būtu brīvi, bet, nu, tur skaisti, es arī redzu, tur cilvēki ar bērniem, ar ģimenēm, tur mierīgi visu var darīt, nu, forši. Šodien riktīgi labāks vējš ir priekš copis. Tad ir tas brīdis pienācis, ko jūs visi tik ļoti gaidījāt. Ka mēs copēsim tur, kur es nekad neesmu copējis. Ko tad var noķert? Un ko darīt nezināmā ūdeņa tilpnē? Pirmais, ko es vienmēr daru, skatos satelīta attēlus. Sevišķi šādā vietā, kur ūdens ir tīrs, šis ir tātad karjers, mākslīgi izrakts karjers, saucās līduma karjers. Šeit, cik es saprotu, kādreiz padomju laikos, no šejienes ņēma granti, lai taisītu Jelgavas šoseju. Es jums ieteiktu šitām vajadzībām izmantot Bing Maps. Bing Maps pirmkārt var arī nomainīt, teiksim, laiku, kad ir fotografēts tas attēls. Ja? Un arī citreiz ir tā kvalitāte daudz labāka nekā Google. Un ko mēs redzam? Ja šitien te ir kaut kāds dziļums, ir zināms ap 4-5 metri, mēs redzam, ka tas spīd cauri kaut kāds reliefs. Nu, tas nozīmē to, ka tur apakšā ir vai nu akmeņi, vai nu paaugstinājums, vai kaut kāda dziļuma izmaiņas. Redz, kur te tajā galā pie meža, te ir kaut kāda tā kā ceri, kaut kas savādāks. Ja? Pirmkārt, grunts spīd cauri daudz vairāk nekā šeit. Tas nozīmē, ka tur varētu būt seklāks. Nu, tas jau man ir doma, ka vajadzētu uz turieni aiziet. Principā var izmantot satelīta attēlu kā dziļuma karti. Nu, tad tālāk izrietot no tā, kā es domāju, ko te varētu darīt. Te varētu būt mikrodžiks kaut kur te pie krasta, kaut kur ir tīrs, bet ja ir zāles būs, tad atkal viņš nebūs. Un tad es domāju, šitādās vietās, kas ir kaut kādi 4-3 metri, jā, īstenībā varētu strādāt labi woblers. Jo woblers, cik viņš iet kaut kādi 1,5 metru, pieņemsim, virs, zem ūdens, virs zālēm. Un attiecīgi, ja ūdens ir tīrs, tādā gadījumā, līdaka redzēs to wobleri un viņa, skries augšā. Vienādi sakot, izčikosim visu ezeru. Tā jau redzēs kādu, ko tad mēs te atradīsim, ko es būšu sapratis. Vai tas vispār var kaut ko noķert. Te ir kaut kas noticies. Pasties, viņš ir salauzuši kaut ko te. Paskatāmies, kas tad dzīvo apakšā. Tepat tās pamēģināsim te pie pludmales nosacīt
Bet ne tur, kur cilvēki peldā. Vienkārši mums te ir iespēja, kur tā kā mest uz krastu, tā kā no laivas, mazums. Varbūt, ka tur sēž kāda. Un kaut kādām zīmēm tur noteikti jābūt ir. Kur viņas ir. Reāli, es domāju, ka ļoti liela daudz, ja runa par līdekām, viņš visticamāk ir reāli krasta kantī. Jo nekāds baigi izteiktais reliefs te nav, tāds reliefjains, bet samērā vienāds. Līdz ar to pie krasta varētu viņas būt īstenībā. Varbūt, ka te nav zivju. Pirmajā metienā nebija. Kaut kas jau bija. Otrajā metienā. Labi, otrajā metienā. Un aizgāja. Pirmā zivs Copes garšas sezonā bija asarīts, kurš nomuka. Un droši vien bija pārāk maziņš. Pasties, kā viņš locās. Tur ir līdeka. Tur ir līdeka. Nenokodīs? Es pavadīju, nenokodīs. Klausieties, draugi. Copes garšas 2006. gada sezonas pirmā zivs. Mans ir zaļa zivtiņa. Tas ir labas ziņas. Pirmajā metienā nebija, otrajā metienā aizgāja šitas te asarīts, un trešajā metienā mums ir līdaka, klausies. Paldies tev. Viņa sēdēja starp citu, es domāju, ka apakšā sēdēja zem tiem slaipas. Es biju pametis, praktiski pie viņas, un viņa te ir tīrs ūdens, es domāju, ka viņa te izskrien kaut kādus pāris metrus noteikti. Baigi nolocījās. Es internetā skatījos, par šito ūdens cilpni baigi daudz ziņas nav, bet kaut ko te ķer cilvēki, un esot arī kaut kāda lielāka asara. Kas tā vajadzētu būt? Otrā daļa sākās. Aizgājām tagad uz meža daļu. Te ir laipas. Pirmā laipa, kas ir brīva. Pirmā. Pēdējā laipa, un tā ir brīva. Pamēģināsim tagad pacepēt ar wobleri. Es jau te redzēju, īstenībā ir dziļš kaut kādi 4 metri, 3. Bet re, kur zāles, nezinu, var redzēt, kamerā nevar redzēt, re, kur nāk ārā lakti. Līdz ar to, viņas īstenībā tur aug pa visurienu. Megabass 110. Ja? Varētu teikt, ka tikpat slavens kā orbits. Un es viņus liktu tā kā abas divas vienā kastē blakus. Šis te ir skaļš, ja? Ar skaļu, ka viņam bumbas skaļ un orbits ir klusāks. Šis ir, teiksim, tāds agresīvāks, bet kā pirmais wobleris, kā pirmais, kurš ļoti viegli iet, ļoti viegli tvičojās, noteikti orbits un Megabass 110. Mēs rudenī ļoti labi ķērām zandarts, tā kā ķēra tieši ar šito pašu vecīti. Es domāju, ka tā zivs šitien te no 3 metrus mierīgi pacelsies man uz to wobleri. Citās vietās, ja mēs te būtu Daugavā, ja kur ir brūns ūdens vai kaut kur Rīgā, tad droši vien, ka pa 4-5 metriem vienkārši mētāt šitādu wobleri nebūtu prāta darbs. Ja? Tā kā to ņemat vērā, ka tas ir tikai tāpēc, ka te ir tīrs ūdens. Ja mēs pieņemam, ka viņa redz no apakšas, un kamēr viņa uzpeld, tad vajag kaut kādu pauzīt. Tas viss ir teorijā. Mans izdzīvojušais čaters, kas ir redzējis jau visu iespējamo, pasties noplūkāts vispār, ja? Šito došu Jākabam. Un Jākabs, starp citu, viņš ķer tādas zivis jau. Redzi, cilvēks skatās Copes garšu, cilvēks filmē Copes garšu un samācījies. Un īstenībā baigais respekts. Bet es baigās zivis sācu ķert, tā kā esiet kā Jākabs, sekojiet Copes garšai, un tad arī jūs iemācīsiet ķert šitādas zivis. Tagad varat redzēt to bildi ar milzīgo 90 cm līdeku. Jā, te reku tas sit kaut kas. Acis lielāka pasari.
Pasties, dusmīgs. Tagad viņš riktīgi tuvu būs. Nu kā viņš tur pie tām zālēm? Redz, viņš jau tur sēž droši vien. Pie tām zālēm. Redziet, cik interesanti un daudz ir aizraujoši ir šita jaunās vietas pētīšana. Pilnīgi. Ko varētu darīt? Galvenais jau jaunā vietā vienkārši, par cik es te nezinu, baigi. Vienkārši jāiet saulē. Jākabs teica, ka tur jābūt. Jā, tā vieta tur perfekti iemet un Jā. šita velts. Kaut kas tur zem ūdens ir kaut kāda kušķa. Dziļuma izmaiņas. Te vēl paskatāmies. Te var pasties, kas tas smildziņām. Šitien arī. Jēzu, jēzu. Gruntīgas tādas. Kā saka, apetetelīgas. Tur jābūt labiem līņiem. Te ir kaut kāda riktīgā slepenā vieta klausīt. Kaut kādi izvilkt ārā. Tā kā pusbrakaņi ar darbi kaut kādi. Nu labi, viņš jau te ārā stāv. Kāds aizmirsis droši vien. Skatītājs domā, ka viņš grib kaut kur te, ka tur atrod kaut ko izpēta kaut ko. Lūdzu, pētam, bet dzīves nav. Kā noķera Kaspar to lielo 150, to tur uz to ekrānu, uzmet tajā alūksnē 130 līdaku, viss tur nogorās. Tur atkal tiem ehalotiem, bet laiku tas saliek. Kaut kur būs tās zāles, ko pamēģinām. Kāda dziļa, jā. Kaut kāda 50 centimetri. Niedris, līdagu zāles. Ļoti līdzīgs tas krasts, tā kā Usmas ezerā. Nu, kā jau visā šitojos dzidrajos. Faktiski, ja brauktu laivu, tad būtu vienkārši jāmet kaut kāda spineri iekšā. Spineri, bet čateri, viņi ļoti labi iet caur visām tām niederiem. Būtu smieklīgi, ja tas metrs paņemt. Kā mēs tā būtu? Kā? Es teicu, ka tūlīt patās metrs paņems. Bet es aizēju, kaut kas izskrēja līdzi, čik, un paņēma uzsars. Pagaidzi, taču tā, lai tiem wobleriem. Jā. Te ir tā, pagaidzi, kā mēs šitā paņemam, stipri saliekam, šitā. Uz woblerīt asars, jā. Gāja garām onkuls. Teicu, ka te būšot baigi švaka tām zīvīm. Līdāk diez vai dabūšot un atceresot mazi. Kas tā izskatās. Bet skaists jau. Uz woblerīt paņēma. Nu labi, laidīsim vaļā. Labi, vecīt. Paldies tev. Nu, draugi, nu tad tiekamies nākamajā sērijā. Bet ar nelielu pārsteigumu. Nākamajā sērijā būs citi cilvēki. Varbūt, ka cits vadītājs. Varat uzminēt, kurš. Viņš starp citu ir bijis Sopes garšā. Nereiz vien. Tiekamies.